Jautājums. Tātad valdība, ja nemaldos, pagājušajā gada jūlijā pieņēma lēmumu, lūdzu, sākat ar pusotru gadu darboties. Ļoti viegli jau pieņemt lēmumu, bet naudiņu viņi līdz neiedeva. Neviens santīm neiedeva naudiņu līdz. Nu, tagad runāja labi, pašvaldība, darbojieties, mēs jums iedosim naudu audzinātājām, jā, lai varētu samaksāt bērndāržu audzinātājiem naudiņu, bet tad jūs ceļat šos te bērndāržus. Bet, nu, paši jau zināt, kad atkal nekas neiznāca. Nu, es jau tā nevaru runāt, jo es jau varu teikt, es esmu premjeru partijā vienotībā, jo man jau premjeras ir jāmīl, bet, nu, dzīve ir tāda, kāda viņi ir. Nu, ko tad mēs konkrēti izdarījām, jā? Andrejs Ence, Babīte uzcēla pagājušajā gadu to saucamo konteineru tipu bērndāršu. Nu, jā, bija arī aizbraucis uz atklāšanu, nu, ļoti skaists bērndārs. Nu, ko mēs izdarījām? Mēs šogad skolnieku skaits skolā nedaudz samazinās, un deputāti pieņēma lēmumu, ka Inčkalna skolā pārtaisīt tur atsevišķas klases un taisīt bērndārša grupu. Tātad mēs pārcēlām jau bērnus, tātad 1 gadu ātrāk, 5-gadīgie, 6-gadīgie ir pārcelt uz Inčkalna pamatskolu, un līdz ar to iznāca šogad, ka tātad aizgāja no Inčkalna bērndārša projām jau tie bērni, kas, nu, ies 1. klasē, tātad viena grupiņa apmēram pie 30, nu, starp 25 un 30 bērnu, un mēs radījām arī apstākļus, lai vēl viena grupiņa, tie 5-gadīgie, 6-gadīgie, kas nākošgad ies 1. klasē, ka tie arī Inčkalna skolā, un līdz ar to mēs Inčkalna skolā šogad, nevis Inčkalna skolā, bet Inčkalnā no jauna varēja uzņemt, nu, 60 bērnus, teiksim, jā, varbūt tur ar 55 un 60. Tātad patreiz vēl iet process nav līdz galam sakārtots, jo viens otrs vecāks saka, nē, viņi tagad pieteikušies jau jā, kad viņi ies dārziņā, bet viena otra mamma tomēr, ka tas pusotrs gads ir, nu, no pusotra ļoti maz laiž, bet tomēr saka, nu, es vēl 1 gadu pagaidīšu, es pagaidīšu līdz jaungadam, ka kaut kas atbrīvosies, tātad, nu, sistēma pietiekoši sarežģīta, jā, mums ir pieņemti tādi saistošie noteikumi, kad ir 3 bērndārži mums tātad Vangažos, Gaujā un Lapsiņa, tā lai es atvainojos, Lapsiņa Gaujā un Inčkalnā mums ir Minka, Lapsiņa Minkas filiāli. Un vecāki tā kā piesakās uz prioritāro dārziņu, teiksim, ja viņš dzīvo Vangažos, tad Vangažos viņam tā kā prioritārais, bet mums saistojušos mēs piesakām, ja mums ir Gaujā brīvas vietas, vediet uz Gauju. Nu, vecāki ir bišķiņ neapmierināti. Viņi saka, nē, mēs strādājam Rīgā un mēs vedīsim uz privāto dārziņu, kas ir tur Garkalnē, kaut kur privātie dārziņu vai uz Rīgu. Nu, ir arī mums tai nolikumā noteikumi izstrādāti, kad, jā, ja viņš ir attiecību laiku nostāvējis rindā, ka mēs maksājam to naudu, ko mums izmaksā viens dārziņš Inčkalnā, ka mēs šim vecākam maksājam, bet līdz laikam, kamēr parādās brīva vieta tajā dārziņā, kurā viņš gribēs tātie Vangažos, parādīsies brīva vieta, tad mēs viņam mēnesi iepriekš brīdinām, saka, mīļā mamma, bērndārzā vietā atbrīvojusies, tātad mēs vairāk tev nemaksājam tur, ja tu gribi, tad lūdzu maksā pati par to bērnu, bet tev ir vieta tavā prioritārajā dārziņā. Nu, patreiz mēs maksājam, nu, teiksim, 5-6 bērniem mēs maksājam privātos dārziņus, kā es teicu, to summu, kaut kur 95 lati mums iznāk šī summa, tur vienā dārziņā tur pārlati vairāk, vienā pārlati mazāk, mēs šo summu maksājam. Bet, kā es teicu, līdz tam laikam, kad atbrīzusies vietā. Patreiz Gaujā mums ir brīvas 6 vietas vēl. Nu, redzat, tātad, ja mums ir tas darba vietu, kā saka, it kā bezdarbs, tad cilvēki brauc uz Rīgu un visi grib no Inčkalna arī braucot, tā kā vai no Inčkalns vai Vangaži. Gauja tā kā, nu cik nu tur tālu no Sēnītes, 2 kilometri tikai, bet viņi vienalga saka, nu, Gauja tā kā ir bišķiņ, nu, ne pa ceļam, un tāpēc mums Gauja neapmierina.